Sveicināti tiktokera skatītāji, sveicināti Latvijas sabiedrība. Kārtējais video no sērijas Grausim mītus par valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestu kā modernu dienestu. Iepriekšējā video es biju beidzis ar to, ka pastāstīju apmēram kā izskatās tā darbinieku piemaksā, par to, ka viņi vēl veic savus pienākumus darbā, parādīju jums piemēru, un kāda ir realitāte. Un tagad, laikam, kā es turpināšu ar nākošiem video, ar kuriem es gribu jums apmēram tad parādīt to realitāti, kāda ir tad tā tehniskā dienesta pārvaldes darbība un vispār valsts ugunsdzēsības glābšanas dienesta darbība, kā nu tad mēs attīstām, tas dienests ir attīstījies, kāds ir bijis progress tajā dienestā, kā vispār seko līdzi visām tām, dienestā notiekošajiem, tad laikam šitas būs jāieraksta tāds kā ievad video visiem pārējiem, jo ar tiem piemēriem, kuriem es gribu visu to noraksturot, vienā video to visu neizstāstīt. Un tad šī būs tāda kā apakšnodaļa visām tām tiem video par raksturojošiem video, par to, kā strādā tehniskā dienesta pārvalde. Gan no iepriekšējiem gadiem, kas ir bijis, un arī tagad, kas ir bijis tādiem pēdējiem. Tātad stāstīšu es jums ar piemēriem, arī būs klāt pievienoti daži video, tādi, no savas tās darba gaitas, kuri jau bija kādreiz ierakstīti. Un es centīšos jums tad parādīt tās lietas, kā notiek pa īstam. Kāpēc tieši tādā veidā visu to gribu parādīt? Jo šie piemēri tieši arī parādīs to, kāda ir tā attieksme pret darba drošību, pret ugunsdzēsēju drošību, rūpes par viņiem, teiksim tā, par parastajiem dzēsējiem. Jo ir jāsaprot, tehniskā dienesta pārvalde. Tā ir viena no tādām struktūrām, kurai ir jāseko līdzi visām tendencēm, ir jāanalizē tā situācija, notikumi, kas ir bijuši, pēc mana priekšstata, teiksim tā, Es nezinu, kāds priekšstats ir, piemēram, tiem visai vadībai, valsts ugunsdzēsības glābšanas dienesta vadībai un tehniskā dienesta pārvaldes, vadībai, kuriem būtu jāseko līdzi visām tam, kas notiek dienestā, jāanalizē un jādomā jau uz priekšu, kā, piemēram, uz tām situācijām reaģēs dienests, kas viņam ir vajadzīgs. Un šajā lietā tehniskā dienesta pārvaldē gan ir pašai jāstrādā uz priekšu, gan ir jāsadarbojas ar koledžu, jo tās divas ir struktūras, kuras, tā teikt, viena, piemēram, iegādājas tās pašas pašu tehniku, to aprīkojumu, visu pārējo. Un koledžai būtu uzreiz, tad arī koledžā jau jāmāca dzēsēji, kā ar visu to rīkoties. Tie gan, teiksim tā, gan tie paši glābšanas darbi augstumos, gan tie paši ķīmiskās avārijas, darbs ar bīstamajām vielām, tie paši, piemēram, darbi ar motorzāģiem, kas ir jāveic, un viņu tehniskās apkopes, tie paši diska zāģi, kas tiek hidrauliski instrumenti, kas tiek izmantoti, tur ļoti daudz viss, kas ir iekšā, Un šajā lietā viņiem būtu jāsadarbojas kopā, gan, piemēram, tajā pašā apmācībā, kas attiecas uz tehniskajām apkopēm, gan autotransportam, to, ko viņi var uz vietas veikt, gan visam aprīkojumam, kā mēs jau pieminējām. Es centīšos jums parādīt ar piemēriem, kā tas notiek realitātē, kā tas bija toreiz un kā tas ir tagad. Jūs varat, kungi, tur tehniskajā dienesta pārvaldē apvainoties, domāt, ka, ko es tagad jums tā esmu uzēdies virsū, bet es vēlreiz atkārtošu. No jūsu darba ir ļoti stipri atkarīga tieši ugunsdzēsēju darba drošība, viņu dzīvība un veselība. Un tas, kā jūs pret to attiecaties, es uzskatu personīgi, es nezinu, kā pārējie dzēsēji, bet es cik skatos pēc tiem, tādām reakcijām, kas ir, un komentāriem, tomēr laikam arī citi tāpat domā, kā, teiksim tā, ka viņa ir nepietiekoša, tas ir ļoti maigi teikts, Vairāk ir jāsaka tā, ka jūs, kungi, esat uzlikuši virsū, tā teikt, uz saviem tiem pienākumiem, lielu un resnu. Jūs darat tikai tik
cik no jums, minimāli, ja, no tā, ko jums prasa. Un jūs, piemēram, no savas puses, lai tā teikt, iekšā ieliktos, ja, arī ar savu domāšanu, ar visu pārējo. Cik es tā saprotu, tā nav, ja. Kaut gan tieši jums bija jābūt arī tam virzīt spēkam, kas, piemēram, tieši veicina dienesta attīstību, ja, speciālistu rašanos, ja, un jums arī būtu jāpiedalās tajā lietā, kā, piemēram, un arī būtu jāveicina, ja, kā, piemēram, jaunu speciālistu, ja, jaunu darbinieku profesijās, retās profesijās, ja, rašanos dienestā un arī valstī, jo tieši jūs varētu būt tie, kas, piemēram, un valsts ugunsdzēsības glābšanas dienests apmāca gan ūdenslīdējus, gan kāpējus augstumā, ja, alpīnistus, ja, tos pašus rūpnieciskos profesijas, kuras valstī, piemēram, viņas nav vajadzīgi daudz cilvēki, ja. Un tieši jūs varētu būt tie, kas šajās profesijās, kuras tomēr arī ir vajadzīgas, jūs apmācītu, piemēram, man tā kā bijušajam ūdenslīdējam, ja, arī tagad ir, piemēram, kaut kādi darbi, kurus es varētu veikt. Un es arī veicu viņus, palīdzu, ka vajag mani pasauc, es to, piemēram, aizbraucu un kaut kādus zemūdens darbus arī tagad veicu, bet es to esmu izmācījies un ieguvis, ja, tikai pats ar savu iniciatīvu. Jūs tur, kungi, burtiski, ja, izņemot to, ko kādreiz Jānis Austrums, ja, man iemācīja. Ka toreiz vēl, kad vēl dienestā bija tas, vēl saprata, ja, kā ir jāveic apmācība, ja, un tur bija profesionāli ūdenslīdēji, kas to darīja. Jūs tālākais to pašu esat visu arī veicinājuši tas, ka noiet lejā dirsā, es teikšu rupji. Tikai tāpēc, ka jūs tā teikt esat gājuši pavadā, piemēram, tiem pašiem ģenerāļiem un visiem pārējiem, ja, un neesat tam pretojušies. Kaut gan jūs varējāt arī to argumentēt un parādīt, ka tā darīt nedrīkst, tā kā tagad tas notiek, kā mēs esam noripojuši lejā, ja, no tās profesionalitātes līmeņa līdz kādam tagad mēs esam aizgājuši. Kaut vai šajā ziņā, un es jums to tālāk ar piemēriem arī vēl parādīšu, ja. Labi, varbūt tas video ir tāds drusku saraustīts, bet, šitas bija tāds kā ievadu video. Nākošais video būs, tā teikt, šajā apakšsadaļā. Tieši es pastāstīšu par to, kā, tas ir piemērs ar jau ar, tā teiksim, ar bārdu, ja, jau izaugušu, par to, kā jūs organizējāt, piemēram, apgādi ar aprīkojumu dzīvesudraba savākšanai. Kā apmēram tas ir noticis. Un te būs redzams tad, kā tas ir strādājis, piemēram, VUGD vadība, ja, un arī jūs tur lejā. Vēlreiz sveiki, un tagad, kā jau es arī teicu, ja, piemērs par to, kā tad tika organizēta tā apgāde ar tehnisko aprīkojumu un apmācību dzīvesudraba savākšanā. Ja, darbs ar bīstamām vielām. Tātad vispār viss tas sākās jau, kā es gribu tagad stāstīt, no 2010. gada. 2010. gadā Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienests sadarbībā ar Baltkrievijas, ja, civilās aizsardzības institūtu, man liekas tā uz to brīdi viņš tā saucās, veica ugunsdzēsēju tādu kā kvalifikācijas paaugstināšanas kursu, ja, apmācību. Tas bija visi Latvijas ugunsdzēsēji, pirmā kārtām jau brauca visi augšā, visi lielie priekšnieki un visi, ja, no visām daļām. Uz kvalifikācijas paaugstināšanas kursiem uz Baltkrieviju, tas bija tur tajā mācību centrā, Belija Rossi, laikam tur tā, viņš tā vieta tur saucās. 10 dienas, tā teikt, paaugstināja kvalifikāciju. Pašās beigās arī mūs tur, tā teikt, ka jau nauda ir nomaksāta, bet sūtīt nav ko, beigās tad arī parastos dzēsējus un paveicās tā, kā es arī tiku tajos pašos kursos, viens no pēdējiem, tā teikt, tiem partijām, kas brauc uz turieni. Bija interesanti, jā, foršs mācību poligons, par viņu es varbūt sataisīšu atsevišķi, tā teikt, video, pastāstīšu apmēram, lai jūs apmēram saprastu to apmācības līmeni, tā teikt, tagad diktatora, tā teikt, valstī Baltkrievijā, jā, un Latvijā. Jūs varēsiet salīdzināt, cik tā mēs esam tālu gājuši. Bet tagad par to runāja tālākais par to visu, kā te notika tā apmācība. Tātad 2010. gadā mēs visi izgājām apmācību, un mums tur arī bija tāda kā darbs ar bīstamām vielām mācīja.
ķīmiskās vielas, ja, un tīši stāstīja par dzīvesudraba savākšanu un par viņa savākšanas metodēm. Tātad, nu izmācījāmies, atbraucām atpakaļ, visi tālāk, mēs strādājam, viss notiek, un vienu reizi, tagad mums atnāk papīrs, ja, kurā mums liek visiem, iekšējais cirkulārs, kurā liek visiem atkārtot iepazīties ar šitas iekšējo normatīvu aktu par to, kā tiek iesaistīti privātu personu tehniskie un tur tā teikt līdzekļi, ja, un privātās tur īpašums, ja, ugunsgrēku dzēšanas glābšanas darbos. Nu, tālākais sākām domāt, kāpēc, ja, kā, tad pēc tam nāca gaismā tāda informācija, ka, redziet, Rīgā, ja, bija izsaukums uz bīstamo vielu savākšanu. Tika izsūtīta ekipāža, kur atbrauca notikuma vietā, ja, un tā dzīvesudraba savākšanai bija izmantojusi putekļu sūcēju, vienkārši iesūkusi iekšā to visu, tur es nezinu, tur tas dzīvesudrabs bija no termometra vai no kā tur, ja, saplīsušā ticis tur. Nu, to dzīvesudrabu vienkārši savāc ar putekļu sūcēju, un putekļu sūcēju aizveda projām, jo viņai ir bīstamās vielas, jāveic ir utilizācija un viss pārējais. Un viss būtu labi, ja, piemēram, tajā gadījumā, ja ar to viss arī beigtos, ja, bet putekļu sūcēju īpašnieks, ja, uzrakstīja Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestam papīru par to, kas nu tagad atmaksās viņam tos zaudējumus par putekļu sūcēju, redziet. Izsauca, ja, viņam savāca, un tad arī sākās. Nu, kā saka, ja nebūtu tas prasījis, ja, tad, kā saka, uzvarētājs netiesā un visus tā beigtos. Bet te sākās naudas lietas. Nu, un tā glābšanas darbu vadītājiem, tās, kas tur bija, vada komandīra, tas vietnieks, dienesta izmeklēšana, paskaidrojumi, kāpēc viņš tā ir darījis, ja, un visiem pārējiem uzreiz jūs nezināt, kādi tie papīri ir, kā ir jāstrādā, saprotiet? Jūs visi esat tauni, jūs neko nezināt, ja gandrīz vai jums tagad ir viss tas jāatkārto, ja, nu, un tādā garā. Labi, nu, vienreiz tas noskanēja, ja, tā teikt, nu, bet saprotiet, ka pēc tam vienu reizi man to vēl atgādināja, bija sanāksmē, ja, ka mums arī to pašu visu reģiona priekšnieks ar viņa vietnieku, ja, tā teikt, visiem arī, tā teikt, uzsvēra, ja, un atgādināja, ka mums tie papīri ir jāpārlasa, ja, jo redziet, kāds ir, gadījums ir bijis Rīgā, ka šis te vada komandīra vietnieks, nezinot, ja, kā tiek piesaistīta iekšējais tas normatīvais akts, kā tiek piesaistīti visi tie resursi no privātu personām, ja, nav zvanījis tur operatīviem, vēl kaut ko, bet ņēmis un savāsis to vielu, un redziet, viņš tikai tāpēc, ka nav zinājis to normatīvu aktu. Un neviens, piemēram, no viņiem nepieminēja to, ja, kā varbūt tas vada komandīra vietnieks, ja, centdamies iziet ārā no situācijas tajā gadījumā, ka tieši viņš aizbrauc uz turieni, redz, kas viņam ir jādara, ja, un viņš zina, ka viņam uz mašīnas nav tehniskā aprīkojuma, ar ko to dzīvesudrabu savākt, vienkārši parastās kaut vai banālās klizmas, gumijas, ja, un burkas, ja, stikla, kurā ar ūdeni, kurā ieliek to dzīvesudrabu iekšā ielikt aiztaisīt hermetiskā traukā un aizvest uz utilizāciju, ka viņam nekā nav. 2010. gadā viņa toreiz bija visa tā apmācība, kad visi ģenerāļi, visi bija braukājuši, brauca visi tie daļu priekšnieki, ja, un visi pārējie. Un 2017. gadā bija tas izsaukums, ja, uz brīsamo vielu savākšanu. Bija pagājuši 7 gadi. Un izrādās, ka uz mašīnām nekā virsū nebija. Nu, un mums arī toreiz, tā kā visu to šitas te atkal to atgādināja, toreiz, nu, izteicu 2018. vai 17. gads vēl bija gada sākums, ka es sanāksmē Daugavpilī izteicu, ja, daži savas domas, gan reģiona priekšniekam, gan arī viņa vietniekam par to, ko es domāju, ja, par visu šito te lietu, kur es arī tā pateicu, kārtējo reizi, lai Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienas neapdirstos, ja cilvēks mēģināja kaut ko darīt. Lai nebūtu tāpat kā pēc tā gadījumā ar Kārļa Streiča glābšanu, ja? Kad deltaplāna avārija bija. Kā toreiz izskatījās dienas. Un pēc tam, tā teikt, otrais gadījums jau bija šis, un dzēsējs gribēdams tā teikt izdarīt labāku, lai dienas izskatītos labi, mēģināja kaut ko darīt. Par to viņam vēl tā teikt sataisīja, izķengāja viņu, ja, un salika iekšā tā teikt, nu, vienkārši izvārtīja sūdos, teiksim tā. Tā vietā, lai kaut vai klusi paldies pateikt un mēģināt šo situāciju atrisināt. Uz to brīdi, kad visi šitie papīri bija, jūs domājat, kaut kas bija tālākais noticis?
Ka uz mašīnām jau tajā brīdī parādījās aprīkojums? Nē. Aprīkojums parādījās pēc tam, kad pēc šī gadījuma, kad es jau biju Daugavpilī tā teikt, izteicies, ja? Man vienkārši vienā sarunā ar to mūsu daļas komandieri, ar Dogaņa kungu, mēs šito arī gadījumu apspriedām. Un arī tāpat sapratām, ka uz mašīnām nekā virsū nav no aprīkojuma. Laikam tad Dogaņa kungs pēc tam to bija arī, tā teikt, savas domas bija izteicis arī Daugavpilī kārtējā sanāksmē, kad bija savākti kopā virsnieki. Un pēc tā gadījuma tikai uz mašīnām mums parādījās kastītes, ja, kurās iekšā bija kaut kāda banāla šprice, ja, kaut kādi trauciņi, kur to dzīvesudrabu salikt. Bez instrukcijām valsts valodā, uzsvēršu vēl to lietu, kuras parādījās arī tikai pēc tam Google Translate tulkotājā, iztulkotās. Nu labi, ka mums vēl tāds ir, ja, opcija tagad. Tālūk apmēram notika visa tā darbība, ja, dienestā, ka, piemēram, uz tā reaģēšanu uz to situāciju. Un ja mēs, piemēram, arī nebūtu sākuši runāt par to, ja, kā redziet, uz mašīnām nekā nav un tāds nebūtu atklājies, tad pēc 7 gadiem jūs domājat, tā vēl pēc tam būtu parādies kaut kas. Jo redziet, dienesta vadības, ja, tehniskās dienesta pārvaldes, un kuru vēl tur, piemēram, tur šitas te atbildīgo reakcija bija tāda. Dzēsējs nezin iekšējo normatīvu aktu. Visiem ir jāiepazīstas. Nevis visiem ir jāaizdala aprīkojums, ja, kopā ar to aktu, kad viņi iepazīstas, bet ir jāiepazīstas ar to aktu. Un uz tā arī viss beigtos. Un te arī jūs, tehniskā dienesta pārvalde, esat vainīgi, tāpēc, ka jūsu neizdarības dēļ, jūsu nolaidības dēļ cieta cilvēks, ja, gribēdams labu. Toreiz viņš vēl dabūja pa galvu no priekšniecības. Jūsu vietā dabūja pa galvu. Tālūk, apmēram izskatās tas pirmais piemērs par to, kā jūs strādājāt, draugi. Un tas bija pirmo reizi, kad es jums jau novēlēju, lai jums uz pieres kaut kas izaug. Un tieši pēc šī gadījuma. Vai, labi, beigās sanāca niknums man vēl pēc tik gadiem, jā, par šo te gadījumu vēl ar vienu iekšā, tā teikt, dažreiz dusmas uzvārās. Nu, bet tas tā teikt, lai jūs tā teikt drusku neatslāptu. Nu, apmēram tā mums tālāk tā saruna notiks. Tāpēc, ka jūs to esat kungi pelnījuši. Labi, līdz nākošajam video. Paldies par uzmanību, Latvijas sabiedrība.